Tālā Facebookā dalījāties ar ziediem, klēpiem. Kas jūs aizkustināja visvairāk? Zināt, kā es jau vairs neesmu domas priekšsēdētājs, ja? Un tomēr bija tik daudz to sveicēju. Tā kā iznāk, ka tomēr ne tik daudz sveica to amatu, bet tomēr kaut kādā mērā arī mani. Un tas tā mīļi un forši. Man nekāds liels pasākums nebija, bija 20 cilvēki, tāda maza ģimenes ballīte, tur bērni, mazbērni un daži draugi. Lūk, man patiski aizkustināja tāda vienkāršo cilvēku sveicieni, ja? Kurus es nepazīstu. Lūk. Tā kā tas dod tādu labu stimulu ilgam mūžam, vismaz galvā, cik Dievs devis fiziski, to jau tikai laiks rādīs. Tā kā galvenais nejusties, ka tev ir 70. Ja? Es cenšos, lai es nejūtos, ka man ir 70. Es arī to nevaru faktiski atļauties, tāpēc, ka man ir jauna ģimene. Ja? Jā. Vai savos 70 esat pagūs arī pamakšķerēt? Jā, es tagad ņem asari, ventā ņem un arī puzē ņem asari. Puzē lielāki nekā ventā. Lūk, un kad man iznāk kaut 2 stundas, es ieskrienu. Es gan visus gandrīz laižu ārā, es ņemu tādas puspannas un tāds pannas asarus, kā 25-30 centimetri. 2-3 puika apēd vienu, gandrīz vienu, es 2, ar to arī pietiek. Pāris reizes nedēļā. Tā kā tas ir tāds kolosāls vaļas prieks. Vienlaicīgi, kā jūs saprotat, makšķerējot asarus, es izšķirošu vadu valdību.